Čau visiem! Čau! Mēs esam atpakaļ un joprojām atkal kopā ar Lanu, tieši kā solīts. Un iepriekšējā epizodē mēs runājam vairāk par pielūgsmes mūziku, par to, kā to dzīvē pielietot un to garīgo aspektu arī. Un šajā reizē es gribu, ka mēs ejam mazliet tādā dziļākā tēmā iekšā, kur mēs runājam par to, ko nozīmē pielūgsme kā dzīvesveids un kā tad tā izskatās. Un jā, tad, kad mūzika ir izslēgta, kad mēs vairs neesam svētdienā draudzē, kad šīs pogas ir izslēgtas, kā izskatās mūsu dzīve tad. Ok, un es to gribētu uzdot pirmo jautājumu. Kas ir pielūgsme un kādi vispār ir tās pirmsākumi? Jā, mēs jau runājam par to, kas ir pielūgsmes mūzika, vai ne? Bet pielūgsme ir daudz vairāk kā tikai mūzika. Un mēs pielūgsme tādā definīciju noteikti var atrast arī internetā, bet pielūgsme ir Dieva pagodināšana, Dieva atzīšana, Dieva pārākuma atzīšana un pateicības un slavas izpausme viņam. Un tie pirmsākumi, tie jau ir meklējumi. Bībelē ļoti daudz par pielūgsmi, un ne tik daudz par muzikālu pielūgsmi kā dzīvesveidu, pielūgsmi kā attiecības ar Dievu. Un jau tāda pirmā, es pieņemu, ka tā ir pirmā, kāds gudrāks var palbot, bet tāda pirmā vieta, kur mēs redzam pielūgsmi, ir, kad Kains un Ābels nesa šos upurus Dievu priekšā. Un Ābels nesa pirmdzimto vienu jēru nesa kā upuri, un Dievam tas bija patīkams. Un tā bija pirmā reize, kad tika arī izliets asins šis jēriņš. Un tad mēs atceramies no stāsta, ka Kains nesa ražu savu, jā, un Dievam patika Ābela upurs, un tāpēc Kains sadusmojās un nogalināja savu brāli. Un šī ir tāda vieta, kur var redzēt, ka Dievam patīk attiecības, jeb Dievam patīk pielūgsme no mūsu puses. Un pēc tam mēs redzam, ka Dievs aicina Ābrahamu upurēt savu pirmdzimto dēlu, kur arī tika iejaukts jērs, ne bet aita, jo tika sagatavots Īzāks par upuri, bet Dievs pieveda šo aunu Ābrahamam, un arī tur tāda derība tika noslēgta starp Dievu un Ābrahamu caur šo pielūgsmi viņam, caur šo paklausību viņam. Un pēc tam mēs redzam, kā Mūzus arī pielūdz, kad Dievs viņu uzrunā, viņš metas ceļos, un pēc tam viņš dzied slavas dziesmu. Ir vesela nodaļa vecajā derībā Mūzes grāmatās, kur Mūzes dzied veselu slavas dziesmu Dievam, un viņa nav ļoti muzikāla, ja tā, varbūt ebrejiski būtu, bet vismaz latviski lasot, tur ir ļoti daudz par asinīm un nogalināšanām un tā, bet tas, ko viņš šajā dziesmā izdara, viņš pasludina pasaulē par to, kas ir viņa Dievs. Un tāpēc arī Mūzes laikā tika izraudzīta vesela cilts, ja, levītu cilts, kuras vienīgais uzdevums bija kalpot Dievam, nest upurus un slavēt Dievu. Un ar to ir tā, viņam nebija nekādas zemes, nekas cits viņam nepienācās, jo Dievs bija pateicis, es esmu viņu daļa. Un tāpēc viņiem pienācās no tā, ko visa Izraela tauta pienesa Dievam, daļa no tā tika piešķirta levītiem. Un pēc tam mēs arī redzam Dāvidu, kurš caur psalmiem, caur visādām tādām situācijām dzīves, kā viņš pielūdz Dievu. Gan muzikāli viņš to darīja, gan arī ar paklausību viņš zemojās Dievu priekšā. Arī tad, kad viņš bija grēkojis, viņš zināja, ka viņš var zemoties Dievu priekšā un izvēlēties paklausību, pēc tam arī Dievs svētīja ļoti šo paklausību. Un arī jaunā derībā mēs redzam Pāvils un Sīla un daudz citi, kuri slavē Dievu, kuri pielūdz Dievu, un tas nevienmēr ir šī muzikālā daļa, bet tas reizēm ir vienkārši ar savu paklausību Dievam,
ar tādu skaļu Dievu vārdu pasludināšanu, ja, kur Pāvils tiek vests tur augstmaņu priekšā un viņš sludina par Jēzu, viņš bezbailīgi sludina par Jēzu, pasakot savu jā Dievam, izvēlēties Dievu pirmajā vietā. Tad, manuprāt, caur visai Bībelē var redzēt, ka tanī brīdī, kad mēs izvēlamies Dievu ielikt pirmajā vietā, tad, un dot viņam pašu labāko, tanī brīdī Dievs uzlūko mums un mūsu šo upuri un šo pielūgsmi kā sev tīkamu, jo ir šī raksturvieta vienā no praviešu grāmatām krīt atkal ārā, bet kur ir rakstīts par to, ka Dievam nav patīkama žvanzoša skaņa un skaļas dziesmas, ja tās ir bez paklausības viņam. Un kādā raksturvietā vēl Dāvids, kur viņš gatavojās upurēt Dievam, tad viņš tur bija svešā vietā, un viņam šis saimnieks, šī īpašums saimnieks, saka, ņem šo bez maksas un upurē savam Dievam, saka savu pateicību, savu lūkšanu savam kungam, un Dāvids saka, tā ne, es gribu to no tevis atpirkt, jo es nevēlos savam Dievam pienest neko, kas man neko nemaksā. Ar to domu, ka tad, kad mēs pielūdzam Dievu, tas prasīs mūsu sirdi, tas prasīs mūsu domas, tas var prasīt fizisku iekļaušanos tajā un paklausību tajā, tas prasīs lēmumus no mūsu dzīvēm, tas mums kaut ko maksās. Tas ir tas, kā Bībele stāsta, un ir daudz stāstu un daudz nianses tajā, kas ir pielūgsme kā dzīvesveids Dievam. Tātad tu stāsti to, ka īstenībā mēs visi kaut kādā ziņā pielūdzam ikdienā. Jā. Un tātad ir svarīgi tas objekts, ko mēs pielūdzam, vai ne? Vai mēs tā kā tad, kad ja mums ir rūpes un raizes, mēs viņus tā kā vēl producējam un daram tā kā, lai ap viņām tur grozamies un radam sev vēl to nemieru un par viņām domājam, runājam, varētu teikt arī meditējam, jā, bet tā kā tad arī to mēs pielūdzam. Nevis, bet ja mēs fokusējam uz Dievu, tad mēs pielūdzam Dievu, vai ne? Ja mēs visu dodam viņam, savu laiku, savas izvēles, savas rūpes arī un raizes, tad mēs pielūdzam viņu. Es gribēju tev jautāt, ar kādiem izaicinājumiem tu saskaries ikdienā, kur tev pielūgsme vairs nav viegla? Pastīsimies, cik tu varētu būt godīgi pret mums. Kādi ir tavi izaicinājumi ikdienā tādi? Jā, jā, kamēr es biju viena, tas viss, un man bija viss pasaules laiks, ja, tikmēr bija salīdzinoši viegli, man likās, ka es ļoti labi māku pielūgt Dievu. Es esmu paklausīga un izdaru pareizās izvēles, klausos Svēto garu, un pēc tam es mācījos Bībeles skolā, un tad vispār tāds siltumnīca efekts bija, un tur visu dienu, tu no rīta pamosties lūdz, pēc tam dievkalpojums, tad tu mācies par Dievu, un tad atkal ir lūkšanas, un viss ir tāds ļoti, ļoti rožains un tādā svēta dzīve. Un tad es apprecējos, arī viss ļoti jauki, kristietis vīrs, un kopā var kalpot un visu darīt. Un tad sāka dzimt bērni, un man jau likās, ka es esmu gara augli sevī ļoti attīstījis, un esmu vismierīgākais, pacietīgākais un laipnākais un atturīgākais cilvēks. Un tad sāka dzimt bērni, un tad es sapratu, ka tur es norauju par īsu, tur es pa strupu, tur es nepacietīgi esmu. Un, jā, tas bija pirmā reize, jo tāds rozā brīļu posms, pirms tam es teiktu ilgstoši bija, bet tas bija pirmās reizes, ka es sapratu, es tomēr nezinu visu un nesaprotu visu, un es neesmu tik pilnīgi, kā man likās, ka es esmu. Un es atceros, man viena pravietieša bija uzrakstījis pirms tam tādu teikumu, ka laulība, jeb ģimene, ir dvēseļu kausēšanas krāsniņa. Un tas ir tas, ko es ļoti, ļoti piedzīvoju, un es saprotu, ka Dievam tāds plāns tieši arī ir, nevis lai mums būtu siltāk un mīļāk kopā, bet ka mēs mainamies viņa līdzībā gan caur savu vīru vai sievu, gan caur saviem bērniem.
ja jāsaka tādi grūtākie izaicinājumi, tas ir mani bērni, jo es neesmu baigies bērnu cilvēks. Es mīlu savus bērnus un viss ir labi, bet man ir jāmācās, un Dievs ir veidojis manu sirdi tieši pateicoties viņiem lielā mērā. Un joprojām ir tā, ka ir situācijas, kur ir man par maz žēlstības vai par maz gudrības vai pacietības. Un tad ir šie brīži, kad man liekas, Dievs ir sakārtojis labi, kad mēs esam divi vecākie bērni, jo tad, kad es jūtu, kad man iet mazumā, tad mans vīrs var atnākt un ar mieru ienākt tajās situācijās, un otrādāk arī. Jā, tā kā... Tu gribi teikt, ka Kristaps mēdz būt arī nemierīgs? Labi, es jokoju. Kristaps mēdz būt noguris. Ok. Jā, tā kā tas ir tāds viens liels izaicinājums, un otrs ir tāds ikdienas skrējiens un tāda, kā lai saka, kristīga skriešana, kad visur ir jābūt un viss ir jāpaspēj izdarīt un viss tāds daudz visa kā ir, un mums visur tur jāpiedalās un visur ir jābūt pirmajiem, un tad tā ikdiena kaut kā apēdās, tev labāk man bija ļoti smieklīgs mirklis ar Dievu vēl nesen, kad es sēdēju un es mēģināju saprast, ko darīt tālāk, un man jāpalas ir Dievu vārds šodien būt vēl. Bet tad manā galvā, bet man jāgatavojas ir slavēšanai. Tā kā man vajadzētu iet pie klavierēm un gatavoties slavēšanai. Un es jūtu svētais gars, tā kā, Maram, ko? Manā galvā, kāds sakars, tajā, es mēģināšu izskaidrot, ka Bībeles lasīšana ir prioritāte, pareizi. Jā, nevis pavadīt laiku ar Dievu. Jā, būšana ar mani ir gatavošanās, bet manā galvā kaut kā tas kristīga hierarhija, ka man jāpaspēj sagatavoties ir kalpošanai. Un man ļoti patīk, kā viens mācītājs teica, ka mēs jau varam dzīvot Jēzum, bet mēs reizē varam neiet ar Jēzu pa dzīvi, un tā ir tā atšķirība. Īpaši, man liekas, kalpojot. Īpaši daudz kalpojot. Tu visur esi, tu tikā priekš Jēzus, pasmaidi Jēzum, bet ar Jēzu tikā attiecības nekādas. Jā, un tā ikdienā realitāte is it real, un tas ir tas arī, ko es mācos, tai visā mācītājas sievas statusā un visā tai kalpošanas statusos, kad man ir jāiet kopā ar Jēzu solīt pa solītim, nevis vienkārši jākalpo viņam. Jo tad mēs atgriežamies kaut kur tādā vecā derības laikā, kad mēs tikai kalpojam viņam, bet mēs īsti neiepazīstam, jo labāk, lai Mūzes aiziet parunāties ar viņu kalnā, un mēs paņemsim no Mūzes. Jā. Bet mums jau ir atvērts priekškarts, pārauts priekškarts, un mums ir brīva pieeja pie debesu troņa un pie Jēzus kājām. Tāpēc mums ir vajadzīgas tās attiecības, lai mums būtu spēks, lai mēs dzirdētu viņu pareizi un saprastu viņu gribu arī par mums un par citiem. Tā kā tie ir tādi lielākie izaicinājumi, kas mani notrigero, un kur es regulāri arī augu, godīgi saku, nav tā, ka es baigi perfekti visu daru. Tev ir bijis tāds mirklis vai kaut kāds notikums, kur tu esi sapratusi, ka tā paklausība šajā brīdī būs vislielākā, visīstākā pielūgsma Dievam, kur tev varbūt tas ir bijis grūti, tā kā tu neesi gribējusi, bet tu jūti, ka Dievs tā kā neatkāpjās no tā. Izskatās pēc smaidiņa, ka kaut kas ir. Vai var stāstīt? Jā, vai nebūs kāda pa piedelzību šis. Jā, ir bijuši vairākas tādas situācijas. Es varu pastāstīt tādu ļoti garīgu situāciju, tad ļoti emocionālu situāciju arī varu pastāstīt. Un tad tādu, es padalīšos ar 3 situācijām. Viena situācija bija manā ticības tādā pirmajā posmā, kad es biju redzējusi kādu sapni. Es vispār mēdzu nosapņot kādu sapni, kur Dievs dod kaut kādu, lai būtu konteksts, kur Dievs dod kaut kādu pamācību vai pārmācību man pašai.
par citiem baigi nesapņot, bet tieši man pašai. Un es redzēju kādu sapni, kur es redzēju, kā mans brālēns, tuvs brālēns, nomirst. Un ir kāda balss, kas saka, ja tu turpināsi slavēt, tad tas notiks, ka mirst man tie apkārtējie. Un tādā brīdī, tāpēc, ka tas bija ticības sākums, man likās, es nezinu, vai es tieši domāju, ka tas ir Dievs, kas to saka, bet katrā gadījumā bija ļoti liela pārliecība, ka tā būs. Es pamodos un es nespēju atvērt savu muti, lai slavētu. Un pagāja ļoti ilgs laiks, noteikti pār pa mēnesi. Man gribas teikt, ka tie bija 2 mēneši. Un es nepiedalījos nevienā slavēšanā, nekur neko nedziedāju. Un tad, bet es sapratu to, ka tas nevar būt no Dieva. Un es sapratu, ka tas ir uzbrukums, jo man viena sieviete teica, viņa nezināja neko, bet viņa man tikai teica, atceries, tu esi uzvarētāja pusē. Un tādā brīdī es sapratu, ka Dievs ļoti, ļoti grib, lai es izvēlos, sekot viņam. Un tad es pieņēmu lēmumu, ka vienalga, kas notiek, ka es paklausīšu Dievam. Un, protams, paldies Dievam, nekas nenotiek. Un tā, bet liekas, tādā garīgā ziņā ienaidnieks var apstādināt caur visdažādākiem veidiem to mūsu slavu un mūsu izvēli viņam kalpot un pielūgt viņu. Un tad ir tāda reize, es pirms apprecējos, es jau zināju, ka mans vīrs būs mācītājs. Nevis tāpēc, ka kāds bija to pateicis, bet Dievs to bija ielicis manā sirdī. Un nebija tā, ka es biju super sajūsmā par to. Un tad pienāca vasaras nometne, un pie manis pienāca kāda vadītāja un prasīja, vai es esmu ar mieru, ka Kristaps kļūst par vadītāju draudzei. Un es teicu, nē. Jo man tas bija šis emocionālais stāsts, jo es negribēju. Es biju redzējis, cik ļoti daudz tādu skarbu mirkļu ir mācītāju ģimenēm un cik smagi iet un kādas grūtības viņi piedzīvo, un es to negribēju. Es gribēju, tikko es biju apprecējusies, un es gribēju tādu mieru un tādu mājas liksdiņu un visu tā foršu, un mēs kopā tur ar jauniešiem un visu. Bet man jau bija skaidrs, ka tā ir Dieva griba, jo viņš pirms tam uz mani bija runājis, un arī tur bija skaidrs, ka tā ir Dieva griba, bet mans cilvēks, manas emocijas, es teicu, nē, es negribu. Man īsti neviens ieklausījās, bet nepaklausīja, tāpatās mēs kļuvām par vadītājiem draudzē, kas izraisīja, protams, man daudz asars, jo es to vispār nekad neesmu redzējis sevi kā tādu mācītāja sieva. Jā, un katrā gadījumā man ir tipiski mācītāja sieva. Lūk, jā, tāds bija tāds emocionālais stāsts. Es pēkšņi aizmirstu 3. stāstu. Neko, tad bez 3. stāsta. Bet jā, ir tie mirkļi bijuši, kur es saprotu. Ir bijuši viegli mirkļi, kur saprotu, es negribu to darīt, bet es zinu, ka Dievs to grib, un tāpēc tu vienkārši dari. Bet tas pašā bijuši ar pielūgsmes vadīšanu, un tu vienkārši pasaki savu jā, un pēc tam jau tās sajūtas un viss vēlmes un viss tas tiek pielikts klāt. Bet tad ir tie mirkļi, kur tev sakos tiem zobiem ir ikdienā ir bijis vienkārši jāapstājas, un nē, es paklusēšu, es neko neteikšu šeit, vai nu tas ir bijis vīram, jā, vai kaut kādā kalpošanas draudzes sakarā, kur tu saproti, ka tev vienkārši ir jāiztais mute, un Dievs saka, klusē, neko nesaki. Un tad ir tāds, bet es zinu labāk. Bet Dievs zina labāk. Kāpēc ir jāklusē? Jā. Tev ir arī kāds tāds vēl smagāks dzīves posms bijis piedzīvots tavā dzīvē, kur varbūt tava pielūgsme ir bijusi, teiksim, tā caur ciešanām, bet tu vari padalīties par to laiku, kā tu tam izgāji cauri un kā tu joprojām palika ar tādu sirdi, Dievs, es tev pielūgšu, lai vai kas, es būšu ar tevi un jā. Jā, jau daudzus gadus atpakaļ. Es nonācu slimnīcā ar vēzi, un tur bija jautājums nevis
par mēnešiem vai gadiem, bet tur bija dēļ saindēšanās, tur bija tāds jautājums par dienām, un tad brīdī, kad es uzzināju, ka tas ir vēzis, tad es nezināju, kas tas ir, jo tur ir jāgaida rezultāti, un viss, ko es zināju, ir, ka es nevaru ēst, un to, ka tas ir vēzis. Un šajā laikā, līdz es uzzināju rezultātus un uzzināju kaut kādus iespējams tālākus ceļus, manā galvā bija tāpēc, ka es jau biju slimnīcā. Tas bija, vai tās ir dienas, vai tās ir nedēļas, vai tie ir mēneši, jo mēs zinām ļoti dažādus tos stāstus. Un tanī brīdī es sapratu to, ka Dievs ļoti strādā pie manas sirds, jo jau pirms tam, jau ļoti strādā pie manas sirds, pirms vēl viss bija sācies. Jo tad, kad es biju pavisam tikko kristieti, tad man ļoti interesanti likās tas, ka es visu laiku ilgojos pēc debesīm, tāds homesick for heaven, ja. Un man likās, kad man 15, 16 gadi, ja, bet es tā vienkārši dziedāju dziesmas par debesīm un ļoti, ļoti ilgojos satikt Jēzu. Un es novēlu ikvienam iepazīt Dievu dažādos rakursos, ja, kā Dievu kā tēvu, Dievu kā Jēzu kā glābēju un Jēzu kā mīļoto. Un man bija ļoti, ļoti īpašs piedzīvojums, kur es satiku Jēzu kā savu mīļoto. Tas bija pirms tam, un šī vēlme viņu satikt vēlreiz šādā pašā veidā un viņu pielūgt tādā pašā veidā bija ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi jau no seniem laikiem. Un tāpēc, ka es biju ļoti daudz mācījusies un lasījusi Bībeli un mācījusies par to, kāda ir viņa daba, es zināju, ka Dievs nevienā brīdī viņš nav ļauns, viņš nav atriebīgs, viņš nav tāds, kas sodīs pār mēru un tāds, ka es kaut ko esmu izdarījis tādu, kāpēc es tam eju cauri. Es zināju, ka Dievs ir žēlstības Dievs. Un šajā laikā, līdz ar to, tā jau bija mana izvēle pirms tam, ka vienalga, kas notiks, un es atceros, kā es dziedāju Dievam, pat ja vīdes koks nenesīs augļus, es slavēšu savu Dievu. Tu teici, tā kā pirms vēl pirms tam. Līdz ar to tas viss tā būšana ar Jēzu pirms tam, tad, kad man bija grūti, es pazinu gan viņa dabu, gan viņa nodomus, kas ir rakstīti Bībelē, ka viņam ir cerība pilnas domas par mums, pareizi, ka viņš nest mums mieru. Un tāpēc es zināju, ka jebkas, ko Dievs darīs manā dzīvē, viņš nesīs kaut kādus augļus, kaut kādu žēlstību. Un es to joprojām redzu šo posmu, šo pusgadu. Jā, tas beidzās ar brīnumu, tas beidzās ar dziedināšanu, bet priekš manis lielākais brīnums ir šis posms, kur Dievs bija pielicis cieši pie savas sirds klāt. Un nevis tāpēc, ka es dzirdētu audiāli viņa balsi katru dienu un tur baigākās atklāsmes sajustu, bet tas, ka es vēl vairāk apzinājos, ka mans raksturs viņu interesē vairāk, mana dzīve, mans dzīvesveids viņu interesē vairāk nekā mans kaut kāds piedzīvojumi ar viņu, tādi pēkšņie piedzīvojumi vai kaut kāds brīnumu izpausmes, ja. Un tad, kad es gāju šim posmam cauri, tad mana izvēle bija, es esmu uzvarētāja pusē, ko es jau iepriekš minēju, ja, kad es zinu to, es slavēju savu Dievu, kurš ir uzvarētājs, un ar viņu visas lietas nāk par labu tiem, kas viņu mīl. Un tā mēs arī, tad, kad es iznācu no slimnīcas un man tika paziņot rezultāti, tad es Kristapam arī teicu, ka vienalga, cik dienas ir vai cik mēneši man ir palikuši, es izvēlos dzīvot uzvarā katru dienu. Nevis es raudāšu un būs, es nabadzīņš, vai cik man slikti tagad ir, bet es iešu dienu no dienas ar viņu uzvarā. Pēc tam bija, protams, posms, kad bija viss slimnīcas posms un ārstēšanās posms, kas beidzās ļoti, ļoti strauji. Pusgadu laikā man jau viss bija pazudis un vairs nevajadzēja iet uz slimnīcu. Bet tas, ko Dievs darīja, un netrūka arī tādu brīnumainu apliecinājumu. Ja? Bija kāda nakts, ļoti, ļoti, ļoti spēcīga nakts, ar kuru es savēlu kopā tikai tik spēcīgi ir bijuši tikai pāris reizes manā dzīvē, ka es esmu piedzīvojis Dievu,
kad es gulēju šai slimnīcas palātā, un es zināju to, ka cilvēki par mani tajā naktī lūdz Dievu Liepājā, jo viņi speciāli uztaisīja slavēšanas vakaru, ko viņi slavēs Dievu un lūgs, un es jūtu, kā Jēzus ienāk palātā, un viss tā sāpes, un visas tā pasaules kņāda. Es biju viena, bet es zināju, ka tas ir viņš, jo es to biju jau piedzīvojis pirms tam, un visas sāpes, kas man bija no pārgriezta vēdera un visām trubām visos caurumos, tās visas sāpes bija pilnībā izgaisušas, un bija tikai es un viņš, un bija interesanti, jo es sāku, tas, ko es sapratu, kas arī būs debesīs, ir tas, ka tu nevari beigt slavēt viņu. Kas arī, ko mēs lasām Bībelē, kad eņģeļi dienu un nakti dzied viņam slavas dziesmas un sauc svēts, un tanī brīdī es sapratu, es atvēru muti, jo es saprotu, jāsaprot, man mutē bija trubiņa, degunā bija trubiņa, te bija trubiņa, visur bija trubiņas, ja. Un es slavēju, sāku slavēt Dievu, ar to savu īso elpu, kāda man bija, bet pie pilnas apziņas nebija tāds robotiņš, ja, kurš tagad pievienojas eņģeļiem, un tikai to vien var darīt, kā slavēt Dievu, ja. Bet tā bija mana brīva izvēle no tās godības apziņa, no tās godības svara, kas bija tajā telpā, bet ar to cilvēcisko man likās, šito es nedrīkst aizmirst, jo es jau saprotu, kad es tur, zem smagas slimības un zem sāpēm un zālēm, un es sāku ierakstīt telefonā vienkārši to, kas tur notiek, un viss, ko tur var dzirdēt, ir ļoti daudz stenēšanas un vaidēšanas, un ik pa brīdim vārds uzvara, un slava, un, slavēšanas vārdi, ja? Wow. Un kaut kā tā mistiski izdziedāt, bet tas ir tāds liels mirklis manā dzīvē, kas atgādina to, ka Jēzus ir tepat, un viņš nav nevienā brīdī mūs atstājis, vienalga, caur kādai nāves ielai mēs ejam, bet es vienmēr akcentēšu to, ka tas nebija mirklis, kas izlemtu vai manu izvēli. Mana izvēle notika pirms tam. Tad, kad es izvēlējos staigāt uzvarā, jo tas nāca pēc tam. Tādā ziņā, ka joprojām es ticu tam, ka Dievam bija svarīgāka, tas nebija pestīšanas jautājums, bet mans raksturs un mana dzīve viņam bija vērtīgāka par dziedināšanu. Jā. Cik forši. Tādai mazai atkāpītai uz atpakaļ. Jā. Tu runā par tādiem milzīgiem piedzīvojumiem un raksturu maiņām, bet kā man saprast, ka Dievs varbūt tomēr nav dzīvē man pirmajā vietā? Tā kā es varbūt tur dzīvoju, klausos arī to kristīgo mūziku un palasu bībelīti un tā, bet kur man varbūt noķert sevi pie tā, kad te nav, tā kā šis, nav īstenībā, un man tas būtu jāsakārto. Jā. Man liekas, mēs varam visi būt ilgadēji staigātāji draudzē, neatkarīgi no tā, cik ilgi tu esi gājis draudzē. Var gadīties kaut kādas dzīves sfēras vai dzīves posmi, kur tu sev pats atkal iecel tronī, ja, kur Jēzus pastumts malā ir. Un es gribētu teikt, ka tas ir normāli un ir jāsaprot, ka tu neesi viens tajā. Mēs esam visi tajā pašā laivā, jo viena vai otra lieta ir mūsu vājā lieta, ko ienaidnieks izmanto, vai arī kuru mēs paši vienkārši krītam regulāri. Ja? Un es atceros, Kim Walker par to runāja. Viņa runāja par tādām neglītajām galvām, ja? Kas ir tava vecā daba, kas dienu no dienas, tā kā līdzīgi kā tajā spēlē, kur tu sit pa galviņām, ja? Vai kurmīšu galvām, laikam, tad bija, ja? Ka viņas lien uz āru katru dienu, vai arī regulāri, ja? Un tev ir tava izvēle viņām dot pa galvu ar Dievu vārdu, ja? Tai savai vecajai dabai, vecajām lietām, kas nāk apakaļ, ir tava izvēle, vai tu ļaus viņai turpināt augt, vai arī tu viņu cirtīs nost. Un nav jau tā, ka ja tu vienā dienā pateici, es esmu par vāju un es to nevaru izdarīt, kad viss tev iespējas beigušās un tu tagad pieņem nepareizo lēmumu, tagad dzīvo. Dievs dod iespējas atkal un atkal. Dieva žēlstība ir daudz lielāka par to grēku daudzumu, kāds ir Bībelē rakstīts, žēlstība apklāj grēku daudzumu.
Un tad, ja mēs vienreiz pakrītam un mums nesanāk, mēs piecamies uzreiz, super, ja tu vari uzreiz to noķert. Paiet mēnesis, joprojām tu esi tajā, bet tu celies augšā, tu pieņem lēmumu, amazing. Svarīgākais ir nevis vainot sevi vai saprast, es tāpat nevaru mainīties, bet svarīgākais ir celties atpakaļ. Līdzīgi kā sportā ir svarīgākais piecelties atpakaļ. Jo Dievs dos daudz reizes iespējas, un ja viņš redz tavu nodošanos, viņš dos arī tev spēku. Bet ienaidnieks mums nesīs klāt domas, bet tu jau vienreiz jau kriti, ar ko šī reize atšķirsies no iepriekšējās reizes. Tās ir ienaidnieks sētas, tādas sēklas mūsu dzīvē, kurām arī ir vienkārši ir jāmēģina ravēt viņas ārā, ja, kad tu neesi pietiekami stipra, tu neesi pietiekami laba, tu neesi piemērota, tev nesanāk, tu jau kriti, tu atkal kritīs, tā. Kas tā nav taisnība. Vienkārši var kādam būt vairākas reizes, kādam pietiek ar vienu reizi, ja, bet Dievs dienu no dienas atjauno mūsu spēku, dienu no dienas viņš dod mums jaunu žēlstību, un viņš ved mūs no spožuma uz spožumu, un reizēm tas spožums nāks cauri ielejai, bet viņš vienalga atnāks. Vienkārši jautājums, vai mēs ātrāk tur nokļūstam vai vēlāk. Lūk, un tas, ko mēs varam darīt lietas labā, tu teici, jā, ka palasi, paklausies mūziku, ja, bet kad tu meklē, tu turpini, pat ja reizēm tas ir sausums un tukšums un tuksnesis, ka tu turpini likt sevī Dieva patiesību. Tas, ko Dieva vārds saka, ja, kas ir Dieva principi un par to, kāds tu esi Dievā, ko Dievs par tevi saka. Jo vienā brīdī tas sāks nest augļus. Un tie augļi, viņi būs, tāpēc, ka tie būs no Dieva, tie būs patstāvīgi augļi, bet līdz tam reizēm mums ir jāizaug. Reizēm priekš tā, lai tev izspiestos tavas lapiņas un tavi auglīši, tev ir jāiziet cauri ūdenim un ugunim. Bet vienalga, ja mēs turēsimies, ja mēs padodamies, tad mēs paliekam tajā tūkstnesī. Bet ja mēs nepadodamies, Dievs aizvedīs mūs tur, kur viņš ir ieplānojis mūs aizvest. Un tā kā Jēzum pēc tūkstneša posma, pēc kārdināšanas, kad eņģeļi piestāja viņam kalpoja, arī katru reizi, kad es esmu gājis smagākam posmam cauri kā kristiete, nevis tikai fiziski, bet garīgi, kuri bijuši tūkstneši un tas ir normāli, vienmēr ir bijusi ritīgi svētība pēc tam. Tad, kad mēs pat ja krītam, pat ja neizdodās, pat ja nedzirdam, turpinam iet un turpinam spiesties klāt. Jā. Kas ir tas, kā tu sevi ikdienā uztur to uguni sevi? Kā tu pavadi laiku ar Dievu? Es atceros, tagad ir vieglāk. Kad ir labie posmi, tad ir viegli dalīties pareizi. Es lasu Bībeli, man ir plāns. Jā, es klausos tur un slavēju, un viss ir tipiskās lietas, ir lūkšana, ir Bībeles lasīšana, ir iedziļināšanās, ir slavēšana, ir viss tas ir. Tad, kad ir brīnišķīgi, tas viss dabīgi nāk ārā, ja? Un tad ir tie tūkstneši posmi, kur tu pārtiec no vienu vārdu, ko Dievs ir iedevis, ja? Kur viņš saka, viņš tev neatstās un tevi nepametīs, un visi it kā ir labi, bet slikti, ja? Reizē. Un es atceros, ir tādi pāris epizodes no manas dzīves, no tādiem posmiem, kas nav bijuši vieglāki, ka es saprotu, ka man ir mazi bērniņi, ka man vispār nav laika nekam, man nav spēka lasīt, lai kur nu vēl iedziļināties tajā, ko es lasu. Es atceros, es mazgāju trauks, tad vēl nebija trauku mazgājuma mašīna, mazgāju trauks, un Dievs man tā pēkšņi ieliks sirdī, ka Jēzus atnāca pie samarietes. Samarieti gāja savos ikdienas darbos, viņi gāja iesmelt ūdeni, bet Jēzus atnāca pie viņas tur, kur viņa bija, tā vietā, kur viņa strādāja. Un tur pretī viņa bija smieklīgi, jo tanī laikā es vēl tā domāju, Kristupam viegli, viņš aizbrauc lūkšanām, viņš aizbrauc tur, un viņam tur ir personīgais laiks, man jābaro bērns, tur jāguļ viņam blakus, un tur jāmaina, un viņš bija pielipis man, ja, tur, un neviens vien, ja. Un tad Dievs tā runāja, ka vīrietim Bībelē, ja, tur bija jākāpj kalnā, lai satiktu mani. Bet Jēzus pie sievietes atnāca
tur tajā ielajā, kur viņi strādāja. Nu, tā, kad, un tad brīdī es sapratu, ka pat ikdienas darbos, kā veļas mazgāšana, kā ēst gatavošana, trauku mazgāšana, ka pat tas var būt mirklis ar Dievu. Ka Dievs, ka Jēzu nevajag, jo pirms tam, redz, es biju augusi Kristu ļoti, kā es teicu, tādā siltumnīcas efektā, ja, kad ir speciāls laiks lūkšanai, speciāls laiks tam, viss bija ļoti, ļoti izplānots un visam bija laiks, ja. Un tad pēkšņi tas laiks tiek paņemts nost, un tad liekas, kā es varu ar Jēzu runāties par, kā tas vispār notiek, ja man nav atsevišķi 2 stundas laika, ja. Un tas bija tas mirklis, kad Dievs saka, bet es varu runāties ar tevi arī šeit. Man nevajag tīru trauku kalnu, un man nevajag izpodrinātu māju, lai es varētu ar tevi runāties. Un es vienkārši pasāku dziedāt dziesmas, mazgāju traukus, tur klausīties kristīgu mūziku, vai vienalga slavējot, kamēr loku veļu, lūgt, ieraugu, kādam ir lūkšana vajadzības, nemeklēju mirkli, kad es varēšu apsēsties un palūgt. Jo labāk ir, man ļoti patīk, kā viens cilvēks teica mums draudzē, labāk ir īsa lūkšana tagad, nekā atlikta, nekad nelūgta lūkšana. Un kaut vai 3 vārdos, kaut vai 2 teikumos lūgt vienalga par ko. Pilnīgi vienalga, vai tā ir zināma lūkšana, ko tev kāds ir atsūtījis, vai kas, bet labāk ir tādas daudzas mazas lūkšanas, nekā mēģināšu atrast laiku vakarā, ja, kad jau atslīp ciet. Un ļoti interesanti vienreiz tā lokot drēbes. Es dzirdēju fonā dziesmu, kuras tā arī nekad otrais neesmu dzirdējis, nezinu, no kura galva viņa nāca un kas tur bija, bet es pēkšņi jūtu, kā svētais gars piepilda ar tādu pārdevisku mīlestību pret viņu, un es apstājos tur locīt to veļu, jo es saprotu, nav vērts, tā kā Martai, ja, vienkārši skraidīt pa māju, kad Jēzus grib kaut ko pateikt un piepildīt mani, un man ir kā Marijai jāsēž pie viņa kājām vienkārši. Tā es tur arī nosēdēju 1,5 stundu uz zemes, tur vienkārši Dieva klātbūtnē, nebija tur īpaši lūkšanas vai tur kaut kas tāds, bet vienkārši baudot Dieva labestību tajā vietā, un tas bija super amazing. Tas forši. Jā. Paldies, ka tu tā padalies, ka tik vienkārši arī tas tā var būt, un forši par tavu pieredzi, un jā, mēs arī noslēgsim šo epizodi, un jā, paldies, ka tu tā dalījies, un biji tik atklāti ar mums, un jā, es novēlu, ka mēs katrs varam tā skriet pie Jēzus kājām un meklēt katru tādu mazāko iespēju ar viņu parunāties, lai tās attiecības var bagātināties, lai Dievs var uz mums runāt un atklāt varbūt kādas lietas, ko viņš grib darīt mūsu dzīvē vai kur viņš grib mūs mainīt, un jā, lai mēs varētu būt viņam derīgi trauki. Un jā, tiekamies nākamajā epizodē, jau pavisam drīz. Paldies, Lāna! Jā, svētības visiem ar tā! Tā!